došu vārdu mūsu šī vakara lektorei Editai Rietumai, kur mums pastāstīs par to, ko mēs nedrīkstam nezināt par svešinieks trešajā stāvā. Lūdzu. Paldies, Agnese. Aplausi Kino muzejam par ļoti interesantu un ļoti sarežģītu projektu dabūt visas šīs filmas, par kurām retais ir dzirdējis, un atvest no ASV Kongresa bibliotekas filmu ruļļus un to visu skatīties tagad no 35 mm, nu visu cieņu, meitenes, visu cieņu. Es īsi, varbūt netik īsi redzēs, kā sanāks, mēģināšu pastāstīt par filmu Svešinieks trešajā stāvā. Jāsaka, pat filma ir īsa. Filmas garums ir 64 minūtes. Tas ir noteikts signāls vai zīme, ko noteikti uztver tie, kas zina Holivudas kino vēsturi. Proti, tik īsas filmas, tās ir B kategorijas filmas. Tātad filmas, kas ir tapušas ar ļoti nelieliem budžetiem, filmas, kuras radošā komanda veidoja ļoti ierobežotā laika posmā, nedēļas garumā, 10 dienu garumā, ar ļoti ierobežotiem budžetiem. Šīs filmas nebija garas, šajās filmās parasti nespēlēja īpaši pazīstami aktieri, bet ļoti daudz no šīm filmām, jau vēlāk pārskatot 20. gadsimta kino vēstures plūdumu, ir atklāts no jauna, pasludināts par šedevriem, pērlēm, atradumiem, leģendām un tā tālāk un tā joprojām. Un ar vienu šādu te unikālu darbu mums ir darīšana šovakar. Un tā ir filma Svešinieks trešajā stāvā. Jā, simptomātiski, kā arī visa šī te lektorija cikla bilde vai tā atpazīstamības zīme, vismaz šajā sezonā, ir kadrs no režisora Borisa Inkstera filmas Svešinieks trešajā stāvā. Jāsaka, ka man ar filmu Svešinieks trešajā stāvā ir ļoti senas attiecības. Es šo filmu nekad neesmu redzējusi 35 mm versijā, bet, protams, es esmu šo filmu daudzkārtīgi redzējusi digitālās versijās. Un, ja tiešām par filmu, par režisoru Borisu Inksteru es sāku interesēties apmēram jau pirms 13–14 gadiem, kad es sāku strādāt pie savas doktora disertācijas vai promocijas darba, kuru vadīja visu mūsu mīļotais un cienītais profesors Viktors Freibergs. Un tolaik izvēloties tēmu, viens no tiem impulsiem bija šis absolūti nepazīstamais uzvārds, kuru es biju kaut kādā veidā kaut kur izrakusi. Šis absolūti nepazīstamais filmas nosaukums un tā stopzīme bija, tie sarkanie karodziņi bija divi. Tātad Boris Inksters, dzimis Rīgā 20. gadsimta sākumā, toreizējā Krievijas impērijā, un filma Svešinieks trešajā stāvā, par kuru informācija bija faktiski nemaz. Pamazām, palēnām, tā skaitā uzturoties Ņujorkā, stažējoties Ņujorkas universitātē, tā informācija radās vairāk, bija iespēja noskatīties arī pašu filmu, bet joprojām par Borisu Inksteru bija ļoti maz kas zināms. Un arī māte Google pirms gadiem 10–12 neko daudz par Borisu Inksteru nevarēja pateikt. Google ir progresējusi, par Borisu Inksteru šobrīd var šo to arī izlasīt. Un tā informācija ir ļoti komplementāra. Tātad režisors Boris Inksteris, kurš dzimis Rīgā un kurš ir izveidojis filmu, kas tiek uzskatīta par pirmo filmu noāru.
Nu, tie, kas mīl filmu noāru, un tādu noteikti ir daudz, uzreiz viņu acīs iegailās intereses liesmīs, ka vai tiešām tā tad Rīga filmu noāra, tad kaut kas pavisam interesants, tā kā būtībā es zinu, ka daudziem vairākiem kino profesionāļiem ir idejas arī kaut kādā veidā kapitalizēt šo faktu, proti attīstot varbūt zīmolu, Baltijas noārs, sekojot Skandināvijas noāra trendam, kas, kā mēs zinām, ir ļoti ejošs seriālu tirgus, proti mūsu kaimiņi Skandināvi ražo ļoti populārus seriālus, kuros tiek izmantotas noāra iezīmes. Un mēs bieži arī sarunu valodā izmantojam šo jēdzienu noārs, neonoārs. Mums te, ne mums, bet Splendidā kādreiz bija kafēnīca filmu noāra, vairs nav, bet tātad šis jēdziens ir visapkārt. Bet kas tad ir šis filmu noāra? Īsumā tātad jēdziens, protams, nāk no franču valodas, bet nav labais stils to tulkot, tēvēt par melno filmu, tā nav pieņemts. Arī akadēmiskos tekstos un pētījumos, kas ir veltīti filmu noāra, šis jēdziens tiek saglabāts angļu valodā. Un arī tā filmu noāra atvase, neonoāra, ir, protams, arī jēdziens, ko lieto īpaši nemēģinot tulkot. Tas tiešām ir franču izveidots jēdziens, un šis te vārdu salikums vai jēdziens apritē ir kopš 20. gadsimta 40. gadiem. Bet šo jēdzienu pamatā attiecina uz Holivudā veidotām filmām, kas ir veidotas ļoti konkrētā laika posmā. No 20. gadsimta 40. gadu sākuma līdz 20. gadsimta 50. gadu vidum. Divi kungi, kas radīja šo jēdzienu, ir franču kino teorētiķi, žurnālisti Nino Franks un Jean-Pierre Chartier. Savos rakstos par amerikāņu kino viņi lietoja jēdzienu filmu noāra. Tā, kaut kas notika. Tātad, kā ir atzīmējis viens no amerikāņu kino teorētiķiem, kurš arī rakstījis par filmu noāru, viņš ir teicis, amerikāņi veidoja filmu noāru, bet franči tās izgudroja šo jēdzienu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis ir retrospektīvi radīts jēdziens, jo režisori, kas 20. gadsimta 40. gadu Holivudā veidoja filmas, žanriskas filmas, kurās bija kaut kādas noteiktas stila iezīmes, viņi nezināja, ka viņi veido kaut ko īpašu, tā nebija nekāda tāda vienota estētiska virzība vai kaut kāda biedru grupa, kas zināja, ko viņi dara un ka viņi taisa kaut ko pilnīgi un absolūti konceptuālu. Nē. Viņi veidoja filmas, žanriskas filmas, drūmus stāstus par privātdetektīviem, par fatālām sievietēm, par eksistenciālām krīzēm, par ļoti, varbūt depresīviem un sarežģītiem apstākļiem, un šajās filmās bija kaut kas kopīgs. Un noskatoties šīs amerikāņu filmas tādā lielā kopumā, lielā blāķī, kā to izdarīja franču kritiķi, viņi secināja, ka jā, tiešām šīs filmas kaut kas vieno, un tas vienojošais ir kaut kādas noteiktas stilistiskās iezīmes un kaut kādas noteiktas arī naratīva tendences. Franču kungi, kuras es jau pieminēju, tad arī nosauca šīs filmas par filmu noāru. Un kāpēc franču kritiķi pēkšņi sāka tā ļoti interesēties par amerikāņu kino?
Pie tam viņi sāka rakstīt par 40. gadu sākumā veidotām amerikāņu filmām 1946. gadā. Nu, te vainojama ir vēsture, Otrais pasaules karš. Tātad kara laikā Francijā nenonāca Holivudas filmas, pēc kara tās nonāca lielos apjomos, un kritiķiem, teorētiķiem, protams, bija vieglāk saskatīt kaut kādas kopīgas tendences. Protams, par filmu noir runā sen, tātad kopš 20. gadsimta 46. gada. Par teorijas ir daudz, grāmatu ir ļoti daudz, bet ilgu laiku par pirmo filmu noir filmu tika uzskatīta ļoti slavena filma, pasaules slavena režisora Johna Hustona filma Maltas vanaks ar Humphrey Bogartu galvenajā lomā. Un nešķita, ka kāds varētu atņemt godu šai filmai būt par filmu noir virziena aizsācēju. Bet tomēr šo te Maltas vanaga revolucionāru statusu pēdējo, 15 gadu laikā ir izļodzījusi kāda cita filma, un tā ir filma Svešinieks trešajā stāvā, kuru tad mēs arī šovakar skatīsimies. Šeit ir 4 attēli vai 4 šīs filmas kadri, un es domāju, ka ir ļoti nepārprotami un ļoti skaidri redzams, ka šo filmu, šīs filmas vizualitāti raksturo noteikts stils. Tātad ļoti ekspresīvs stils, ļoti asas gaismēnas, ļoti asas gaišā un tumšā kontrasts. Šeit ir deformētas proporcijas, šeit ir dīvaini rakursi, šeit tiek izmantots arī rastrs vai tīkls vai tāds rūtojums, tās ir šajā gadījumā cietuma restes, un visi šie līdzekļi tiek izmantoti vienīga mērķa vārdā, lai radītu vizuālu ekspresiju. Starp citu, ja mēs runājam par jēdzienu filmu noir, tad noteikti jēdziens ekspresija ir klātesošs, jo par filmu noir stilistiskajām saknēm tiek uzskatīts vācu ekspresionisms, tātad virziens, kas dominēja Vācijas kino 20. gadsimta 20. gados. Filmas Svešinieks trešajā stāvā pirmizrāde notika 1940. gada rudenī, 1. septembrī. Filma tapa slavenā kinostudijā RKO Pictures. Tā ir tā pati studija, kurā nedaudz vēlāk tika uzņemts arī absolūts 20. gadsimta kinomākslas šedevrs, ģeniālā Orsona Velsa filma Pilsonis Keins. Un, starp citu, filmu Svešinieks trešajā stāvā un Pilsoni Keinu saista vēl arī daži kopīgi elementi. Filma, protams, bija lēta. Es runāju par filmu Svešinieks trešajā stāvā, tātad tā ir tipiska B kategorijas filma, bet šajā šķietami necilajā filmā, ko uzņem nevienam nezināms režisors Boris Inksters, tā bija viņa debijas filma, bija tik daudz kā nebijuša jauna, tik daudz kā pārsteidzoša, tik daudz kā stilistiski eksplozīva, ka daudz kas no tā, kas pirmo reizi parādījās Svešiniekā trešajā stāvā, pēcāk kļuva par plaši pielietotiem elementiem neskaitāmās 20. gadsimta 40. 50. gadu Holivudas filmās. Un te nu mēs esam nonākuši līdz mūsu vakara varonim, Borisam Inksteram. Viena no bildēm ir mātes Gugles dāvināta, otra ir manis fotografēta
pirms jau daudziem gadiem Ņujorkā, Linkolna centrā, bibliotekāri man izsniedza vienīgo Borisa Inkstera fotogrāfiju, kas bija atrodams Ņujorkas bibliotekās. Man bija jāuzvelk balti cimdi un nedrīkstēja, protams, fotografēt, jo tad sākās, protams, viss varēja būt ļoti, ļoti slikti. Nu, kaut kādā veidā es nelegāli veicu šo fotografēšanas procesu un biju šausmīgi satraukta un šausmīgi laimīga, jo es ieraudzīju, kāds tad izskatās šis Boris Inksters, par kuru es jau daudzus gadus biju interesējusies. Protams, viņš vairs nebija jauns un skaists, jo tas ir attēls no 60. gadiem. Tur fonā var redzēt filmas Vīri no Onklu. Tas ir tāds 60. gados ļoti populārs televīzijas seriāls, kurā darbojās, kur producēja un kur arī režisēja Boris Inksters. Un tātad attēls ir datējums ar apmēram 1965–66. gadu. Bet joprojām nav daudz attēlu un arī nav daudz informācijas par Inkstera dzīvi. Bet ir zināms viņa īstais vārds, tātad Boris Azarhs. Viņš ir dzimis Rīgā 1903. gadā, miris Kalifornijā, Losandželosā 1978. gadā. Kā jūs redzat, viņa vecāki ir gājuši bojā 1941. gadā Rīgā. Visdrīzāk tas ir saistīts ar holokaustu. Tātad viņa vecāki ir gājuši bojā tieši Rīgas okupācijas laikā. Boris Inksters nāk no ļoti talantīgas ģimenes, jo viņam vēl ir 2 brāļi un māsa. Par māsu informācijas nav. Par brāļiem abi brāļi, gluži tāpat kā Boris Inksters, ir devušies pasaulē un ir aizrāvušies ar teātri un kīno. Aleksejs Granovskis, tāds ir viena no Boris Inkstera brāļu pseidonīmiem, ir bijis pazīstams teātra režisors Vācijā. Savukārt Leonīds Azargs ir strādājis Parīzē un bijis filmu montāžists. Tā kā būtībā ļoti talantīga ģimene, kas ir interesējusies par performanci, par teātri, par kīno. Kur šeit ir pats Boris Inksters? Boris Inksters devās uz Maskavu. Un kaut kur tie viņa soļi vai viņa gaitas bija paralēles Sergeja Eizenšteina gaitām. Tātad Sergejs Eizenšteins, Latvijā dzimušais kino ģēnijs, kurš droši vien ir atbildīgs par montāžas prasmēm manipulēt ar cilvēkiem, manipulēt ar skatītājiem. Mēs varam teikt, ka varbūt Sergejs Eizenšteins vispār ir atbildīgs par propagandas mašinērijas radīšanu, bet viņš nenoliedzami bija ģeniāls. Un Boris Inksters satika Sergeju Eizenšteinu, satika Maskavā. Viņš noskatījās Sergeja Eizenšteina iestudēto teātri izrādi, jo Eizenšteins sāk darboties tieši teātrī 20. gada sākumā, iestudējot Ostrovska Lūgu. Un Inksters tajā brīdī sāka interesēties par Eizenšteina personību. Viņiem radās arī kaut kādas mazliet personīgākas attiecības. Un pamazām viņi abi kaut kā nonāca Amerikas Savienotajās valstīs, Holivudā. Mēs zinām, ka Eizenšteinu uzaicināja pēc Bruņikuģa Potjomkins grandiozajiem panākumiem strādāt Holivudā, noslēdza līgumu ar viņu. Viņa mērķis bija veidot filmu Amerikāņu traģēdiju, tas nekad nerealizējās.
Bet Boris Inksters bija sīkāks putns, sīkāks gariņš, bet viņš arī nonāca Amerikā. Viņš mēģināja sākt darboties Holivudā, darot dažādus sīkus darbiņus. Pamazām viņš sāka rakstīt scenārijus, bet, protams, tas nebija vienkārši, jo Inksteram nebija valodas, nebija angļu valodas prasmes, vismaz tādā līmenī, lai varētu radīt literāros darbus. Bet Inkstera pirmais scenārijs Holivudā top 1935. gadā, proti filma, kas ir veidot pēc Inkstera scenārija. Pašos 30. gados vai 30. gadu sākumā Inksters ar Eizenšteinu arī bija saistīti viņa ambiciozā un problemātiskā Meksikas kino projekta sakarā. Tad Inksters mēģināja kaut kādā veidā arī iesaistīties šajā projektā. Pēcāk, pakļaujoties Staļina tiešai šantāžai, Eizenšteinam bija jāatgriežas Krievijā. Padomju Krievijā, savukārt Inksters palika Holivudā. Viņš ir daudz rakstījis scenārijus, bet viņš, protams, gribēja režisēt. Un 1940. gadā viņam bija šāda iespēja, tātad radīt filmu Svešinieks trešajā stāvā. Protams, kino ir kolektīva māksla, kā mēs zinām, un bez Borisa Inkstera šajā filmā piedalās arī ļoti daudz interesantu personību. Un, man liekas, ir vērts pastāstīt mazliet arī par šīm personībām. Aktieri tādā mūžības kontekstā ir mazzinām vai aizmirsti. Gan Džons Magvairs, kas filmā tēlo žurnālistu, gan Margareta Tališeta. Būtībā viņiem šī filma ir ļoti svarīga viņu karjerās. Džona Magvaira karjera turpinājās, lai gan viņš ir, teiksim, pamatā tur bija B kategorijas filmas. Savukārt Margareta Tališeta izvēlējās ģimeni, nevis Holivudu. Viņa apprecējās ar vienu no Holivudas 20. gadsimta nozīmīgākajiem režisoriem Viljamu Vaileru, un viņiem abiem bija 5 bērni. Bet Pīters Lore, tā gan ir seja, kur jūs noteikti atceraties no filmas, piemēram, Casablanca, ko Splendīds te ļoti bieži rāda, vai no filmas Maltis Vānaks, un varbūt arī no Fritza Langa leģendārā trillera M, kurā Pīters Lore tēlo maniaku, masu slepkavu. Un, protams, pateicoties visiem, teiksim tā, ieliekot pēdiņās, ka pateicoties visiem traģiskajiem vēsturiskajiem procesiem, kas notika Eiropā, Pīters Lore bija viens no tiem aktieriem, kurš no Austrijas, Vācijas, Austrijas, no tām kino industrijām bija spiests bēgt uz Holivudu, tieši nacistiem nostiprinoties nacistu varai. Un filmā Svešinieks trešajā stāvā viņš ir, teiksim, tā zvaigznes statusā. Viņš noteikti ir zināmākais no šīs filmas aktieriem. Vēl ir ļoti interesants fakts, ka filmas Svešinieks trešajā stāvā mākslinieks Van Nests Polglāze ir veidojis scenogrāfiju arī ģeniālajai Orsona Velsa filmai Pilsonis Keins. Tas saista pasaules klases šedevru un šķietami šo rīdzinieku Borisa Inkstera veidoto B kategorijas filmu. Tāds nieks. Absolūti ģeniāls ir operatora darbs. Tātad operators Nikolas Mussoraka, kurš savukārt ir imigrants no Itālijas, Holivudā viņš ir veidojis izcilas Holivudas filmas. 40. gados tie ir daži kadri no šīm filmām, un jūs redzat, cik līdzīga ir operatora izteiksmes līdzekļu palete, cik precīzi viņš strādā ar gaismēnām, cik ekspresīvi tas viss ir un cik brīnišķīgi. Jo, piemēram, filma No pagātnes ir viena no zināmākajiem amerikāņu filmu noāra. Režisors ir Žaks Turnē. Žaks Turnē ir uzņēmis arī filmu Kaķis cilvēku, un arī šo filmu ir veidojis Nikolais Mussoraka. Un augšējie kadri ir no Svešinieka trešajā stāvā.
Jā, nu tātad mums ir darīšana ar pirmo īsto noāru. Teiksim tā, vienmēr, lai nāktu klajā ar šādiem apgalvojumiem, vajag, protams, apbruņoties ar dažādu akadēmiķu citātiem, un viens no amerikāņu filmu noāru pētniekiem, Roberts Porfirio, ir rakstījis, ka tiešām Borisa Inkstera Svešinieks trešajā stāvā ir pirmais šis īstais amerikāņu noāra, kas atšķirās ar dažādiem elementiem no visa tā, kas ir bijis pirms tam. Un tie atslēgas vārdi, protams, kas ir klātesoši, runājot par Inkstera filmu, ir vācu ekspresionisms, ietekmes, ir maz izglītojuši kadrs no doktora Kaligārī kabinets. Un arī Pilsonis Keins ir tā filma, kas stilistiski arī ir samērā tuva Borisa Inkstera filmai, bet Pilsonis Keins ir tapusi mazliet vēlāk, gadu vēlāk. Tā katrā filmā ir kaut kāda kulminatīva epizode. Un filmā Svešinieks trešajā stāvā šī kulminatīvā epizode ir sapņu aina. Galvenais varonis žurnālists, kuru moca sirdsapziņa, jūs redzēsiet, kāpēc. Viņš murgo, viņš redz vīzijas, ar viņu kaut kas notiek. Šī aina ir veidota kā tāds ekspresīvs, sirreāls fragments, vai epizode. Epizode ir vairāk nekā 6 minūtes gara, un tā absolūti izlēc no tāda tradicionāla veida, kā savus stāstus stāsta Holivuda, kas ir, un kādi tad ir šie Holivudas stāsti. Tie ir sakārtoti, lineāri, chronoloģiski, saprotami, jo Holivuda pamperē skatītāji, Holivuda grib, lai skatītājs visu saprot līdz vissīkākām niansēm, bet ko dara Boris Inksters un ko dara vispār filmu noāru filmas, tās dezorientē skatītāju, tās izjauc līdzsvaru vai robežu starp realitāti un sirrealitāti vai sapni, vai sajūtu, vai subjektīvismu. Tās nojauc robežas starp labo un ļauno, starp pozitīvajiem varoņiem un negatīvajiem varoņiem. Tā ir tāda dīvaina pasaule, kas ir zaudējusi orientierus. Tā ir tāda dīvaina pasaule, kuras caurvīja vai iekrāso tādas asas, fragmentētas gaismēnes. Un tas gan atrodams gan filmu stilistikā, gan filmu naratīvā. Un kā tad pasaule uzņēma šo brīnišķīgo Borisa Inkstera novatorisko darbu? Ļauni. Te, pirmais pasteidzās atzītā vai vēl joprojām ļoti ietekmīgā Ņujorkas laikraksta vai Amerikas laikraksta The New York Times kritiķis, kurš uzrakstīja to, ko viņš tur uzrakstīja, to jūs varat izlasīt. Tātad, viņprāt, Svešinieks trešajā stāvā bija kaut kas absolūti nejēdzīgs, kur ir samests kopā kaut kādas atsauces uz franču filmām, krievu filmām, siermaizītēm un vēl kaut kā. Tātad, un tas viss izdarīts uz ātru roku, nekas komplimentārs, nekas tāds, lai tas iedvesmotu Holivudu uzticēt nākamo filmu režisoram, un nekas tāds, lai arī pašu režisorus pārnot nākamajiem darbiem. Bet, kritikai ir savas prioritātes, un nevienmēr uz ātru roku rakstītas kritikas patiesi spēja tvert darba novatorismu vai prognozēt šī darba potenciālo nozīmi. Tāpēc ir pētnieki, kas pēc daudziem gadiem nāk un skatās to visu ar svaigām acīm, un izrādās, ka filma, kuru savulaik nolamāja The New York Times, ir filma, kas aizsāk viena no interesantākajiem un novatoriskākajiem virzieniem Amerikas kino vēsturē – filmu noāra. Un tad, kad beidzās filmu noāra Amerikas kino vēsturē, 50. gadu vidū, tad šie noāra elementi izklīda
daudz pasaules tautu kinematogrāfijās, par filmu noāru reflektēja franču jaunā viļņa režisori, filmu noāra atskaņas ir joprojām visapkārt, tās mēs tagad dēvējam par neonoāru, jo klasiskais periods ir beidzies, tātad mums ir tas, kas ir sācies pēc tam. Tā kā būtībā tas viss ir dzīves, tas viss joprojām ir aktuāls, un atliek vien pastāstīt, ko tad Boris Inksters ir darījis pēc tam, kad nejauši radīja šo absolūti novatorisko darbu. Viņš ir uzņēmis vēl 2 filmas kā režisors. Vienu ļoti viduvēju komēdiju, Tiesnesis iziet, un par tādu pusmūža krīzi, un vēl vienu filmu, kurā ir noāra elementi. Tātad Southside 1000, tur ir darbojās gan detektīvas, gan arī ir liktenīgā sieviete, nu to jūs visu pat varat saprast no plakāta. Un tas ir viss, tātad 3 filmas kā režisoram. Bet kā scenārists Inksters ir bijis daudz ražīgāks, viņš ir uzrakstījis vairāk nekā 20 filmu scenārijus, taiskaitā viņš ir strādājis arī ar izcilu režisoru Fritzu Langu, kurš bija vācu ekspresionismu ģēnijs, pēcāk bēga no nacistiem, nonāca Amerikā un kļuva par amerikāņu filmu noāru visražīgāko un talantīgāko veidotāju. Un viņu abu sadarbībā ir tapusi filma Apmetnis un Duncis ar Geriju Kūperu, lielu tā laika zvaigzni. Varbūt šī pat ir vis tā prestižākā filma, kas ir tapusi pēc Inkstera rakstītajiem scenārijiem. Un 60. gadi tā ir televīzija, tie ir seriāli. Inksters daudzu ir veidojis tieši seriālus, un šis te Vīri no Ankla, kas ir tāda bondiāna, tāda seriāls par spiegiem, Bonda stilā. Starp citu, pirms gadiem 5-6 bija arī ne īpaši veiksmīgs remakes filmas veidā. Tātad tieši arī šis seriāla periods noteikti arī veido kaut kādu būtisku Borisa Inkstera radošā mantojuma daļu. Bet mums, kā rīdziniekiem, mēs noteikti varam domāt, ko darīt ar filmu noāra radītāja Borisa Inkstera radošo mantojumu. Lūk, tas laikam ir arī viss, ko es gribēju pateikt. Tagad tie būs 64 filmas, 64 minūtes Borisa Inkstera filmas no 35 mm. Paldies Kino muzejam, Amerikas vēstniecībai un jums, skatītāji!